sākoties rudens sezonai, atsākušās arī dienas ēdienu un rito ēst gatavošanas meistarklases. Esam sākuši mēs jaunā, skaistā, plašākā un ērtākā vietā, jaunajā rito veikalā tirdzniecības centrā Sky & More. Meistarklases mums paredzētas visu atlikušo gadu, oktobrī, novembrī un decembrī. Un katru mēnesi būs savādāks pavārs, šefpavārs ar saviem ēdieniem un sezonai attiecīgiem gatavumiem un receptēm. Septembrī šefpavārs Ingmārs Ladiks rādīja, ko gatavot no jaunās ražas. Ir visa kā gan un viss ir daudz. Ir tās pašas brūklenes, ir āboli, ir bumbieri mūsu pašu no tiem āboliem, bumbieriem. Tā es domāju, ka mūsu bumbieris ābols jau nevar sajaukt ne ar vienu, kas ir atvests no citurienes vai svešienes, jo viņš ir vienreizējs. Tā pašam bumbieram viņam ir garša īsti, viņš ir ciets, viņam ir gan savs skābums, gan saldums. Un tāpēc es noteikti izvēlos šādus produktus izmantot receptēs, reizes uzturs varbūt ir alternatīva kāda iešanai uz aptieku, kur jāpērk papildus vitamīnu. Viss jau mums ir. Mums ir dzērvenes, mums ir cidonijas, mums ir tās pašas saknes, garšvielas, garšaugi, visu to pareizi savienojot kopā. Tad izveidojas arī šī varbūt aptiekā ar ēdiena recepte uz ziemas rudens periodu, kad sāksies visādas slimības, iesnas un tā tālāk, kā pašiem jānodrošinās. Tas viens no tādiem veidiem. Ķirbis latviešu virtuvē ir ierasts un tradicionāls, tomēr ne pārāk daudzveidīgi izmantots produkts. Tādēļ šefpavāram un meistarklases apmeklētājām jautājām, vai jums garšo ķirbis un ko no tā gatavojat visbiežāk. Pēdējo reizi es ķirbīšu uztaisīju tradicionāli vecmāmiņas recepts gaisotnē, proti ar cidonijas sīrupā ķirbi salātiņus. Ļoti garšīgi. Vienmēr jau kaut ko var uzzināt jaunu. Piemēram, tie paši sīpolu gredzeni. Bet es godīgi sakot, tik sarežģīti daudz laika netērēšu, lai sīpolu gredzenus gatavot, bet tā jau, protams, viņi bija garšīgi. Biezeņu zupa ar salātiem bija ļoti interesanti. Protams, vienmēr kaut ko var uzzināt. To ķirbi bija tā, ka, godīgi jau cilvēki pasaka, īsti jau viņš nevienam negaršo. Bet, ir jādarbojas tā, lai viņš garšot, un tāpēc tā recepte varbūt bija šī sarežģītāk. Mēs likām gan ķiplokus, gan sieru klāt, gan dažādas garšielas, gan cepām vēl rupmaizē iekšā. Tad pasniedzām uz sīpolu grazeniem, un mums jau bija īpaši ķiploku mērķis. Es domāju, tas bija tāds vesels notikums. Gardajā meistarklasē gatavoto ēdienu receptes meklējiet žurnāla dienas ēdienu jaunākajā numurā. Solvita Smiļģe, Artis Baņģieris, speciāli Diena TV.